Anglija noslēgusies, spiediens pašā spēles sākumā jau bija izteikts. Kā izjutāt šo Anglijas pirmo uzbrukuma vilni? Es domāju, ka visiem spēlētājiem un līdzekļiem tas būs atmiņa uz visu mūžu. Mums, kā spēlētājiem, varbūt tā ir pirmā un pēdējā spēle tādā atmosfērā. Tāpēc es domāju, ka mēs atdevam visu, cīnāmies, un Latvija ir lepna par mums, kā mēs šodien parādījām raksturu. Raksturo savu arī komunikāciju ar Harry Kane. Kādas bija varbūt šīs jūsu sarunas laukumā? Šodien bija daudz divciņu ar Harry Kane. Baigi ar viņu nerunāju. Čikstēja kaut ko man tur. Nepatīk, ka es pieskaros visu laiku pie viņam, bet tas ir futbols. Baigi viņš neko neizveidoja. Golu iesita, bet vairāk neko viņam neiedeva izveidot. Pastāst varbūt par tām atsevišķām epizodēm, kad izmantojot arī Anglijas kļūst parādījās, varbūt retās, bet iespējas arī Latvijas valstsvienībai. Cik paši arī pie tā lēmuma pieņemšanas arī izjutāt to spiedienu, kad arī šajā brīdī ir tā atbildības sajūta? Kad mēs bišķiņ pieturam bumbu un spēlējam ar bumbu, mēs izveidojam dažus momentus. Pat pirmā puslaika pretuzbrukums, kad aizsardzība kļūdē bija un Gutkovski bija iespēja, bet nekas. Otrā puslaika arī bija momenti pretuzbrukumi, tāpēc es domāju, ka viņi arī baidījās no mūsu pretuzbrukuma. Nebija viņu daudz, bet izpēdām, ko mēs varējām. Kas ir tas, ko no šīs spēles, no šīs nakts Londonā, Wembley stadionā var paņemt? Es domāju, ka galvenokārt tas ir pieredze, ko visiem palīdzēs attīstīties arī Latvijas futbolam. Ka var cīnīties ar visiem izlasēm, ja, kaut kur vēl veiksmē klāt būtu un meistarība var pielikt tādas spēles, jo mums Latvijas spēlētājiem pietrūkst tādas spēles, tāda atrumā, tāda atmosfērā. Visiem Anglijas spēlētājiem tas ir ikdiena, bet mums tas ir svētki. Lai izdodas arī paņemt šo pieredzi un nākamajās spēlēs izdodas. Protams, tas būs liela pieredze mums nākamajās spēlēs. Paldies. Paldies.